Tas ir raidījumu cikla Pormijas otrais raidījums, un timā vērtēsim situāciju Latgales mediju telpā. Raidījumā tiksimies ar īrēdņiem, mediju pārstāvjiem, nozares ekspertiem, kā arī dosimies uz Latgales pīrobežu, lai klotīnī novērtētu situāciju un saprastu, kādi ir vietējos iedzīvotāju mediju lietošanas paradumi. Pīrobeža ir īpaša vieta jebkurā valstī. Latvijas un Latgales gadījumā te ir Eiropas Savienības ārējā robeža, aiz jos Krievijas federācija ar savu mediju telpu. Latvijas austrumu pierobežu reģionam īpaši uzmanība ir jāpievērš mūsu lielā austrumu kaimiņu dēļ. Jo Krievija mēģina nostiprināt savu ietekmi Latgalē savu ārpolitisko mērķu sasniegšanai, respektīvi tas, ko devē par Krievijas tautiešu politiku. Krievijas tautiešu politikas mērķis ir nepieļaut vai vismaz kavēt Latvijas iedzīvotāju integrāciju Latvijā. Un, vairāk instrumenti, kas tam tiek izmantot, ir arī sadarbība, piemēram, kultūras jautājumos, izglītība, vēstures jautājumi. Tātad arī pilnīgi ikdienišķas, pilnīgi vienkāršas lietas, kuras pat Krievijas plānošanas dokumentos ir norādīts kā ārpolitiku veidojošie faktori. Respektīvi, šeit ir runa par valsts mēroga kampaņu, kā nostiprināt savu ietekmi un vienlaikus šķeļot Latvijas sabiedrību, traucējot integrāciju. Un es domāju, tas ir galvenais arguments, kāpēc Latvijas austrumu pierobežai ir jāpievērš īpaša uzmanība, lai tieši rastu veidus, kā šim pretoties un kā veicinātu Latvijas iedzīvotāju integrāciju Latvijā. Stiprinot pīterību valstī, tas ir arī mediju uzdevums. Dzīve divajos dažādos informācijas telpos ir fakts. Tomēr uzmanību ir jāpievērš tam, ka pīrobežas iedzīvotāji labprātāk verās Krievijas TV kanālus. To faktu novērojas arī kinorežisors Ivars Zvidris, kas vairākus gadus apceļoja pīrobežu, uzņemot kino valkotājus. Tas tā vienmēr būs, ka cilvēki tur droši vien dzīvos tenīs divās informatīvajās telpās. No tā izvājā puse. Saturs. Manuprāt, ko mēs tikai varam darīt, aizliegt kaut ko tīri tehnisku vai uzlabot kaut ko tīri tehniski, manuprāt, tas ir tīri sekundāri. Jo tas ir diezgan viegli izdarāms. Tiešām, ja tam pieiet praktiski, tad var samērā lēti, manuprāt, apbraukāt visu tās viensētas. Es runāju tagad tiešām par pierobežu joslu, kur tur ir palikušas tās mājiņas. Ja? Tur varētu neilgā laikā apbraukāt un uzlikt katram palīdzēt, uzstādīt un nezinu, kā to risināt caur kaut kādu dotāciju, caur kaut ko vēl, to var domāt. Bet saturs. Svarīgi jau, kāpēc arī tenī vietā, kur es filmēju, tenīs mājās, ja, kāpēc viņi skatās to Krievijas televīziju, tāpēc, ka tur ir labi šovi, labām gaismām, labi mākslinieki, interesanti arī tāds pasaules vērienu ceļojumu raidījumu un tā tālāk un tā joprojām. Mums ir kaut kas tam jāliek pretī. Un kur mēs tur nevarēsim tāda kaut vai finansiāli vien, ja? Bet ko mēs noteikti varam? Mēs varam mēģināt tieši ar vietējo saturu. Vietējos medijus atbalsta jau itamā šaltī. Kultūras ministrija laikrakstus, žurnālus un interneta portālus, bet Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, televīziju un radio. Turklāt pīrobežā esošo Latgolu atbalsta daudz vairāk nekā citus reģionus. Veids, kā stiprināt jebkuras valsts mediju telpu, ir mediju daudzveidība. Tev ir jābūt daudzveidīgiem, dažādiem medijiem, kuri arī saglabā šo te visu kultūru vēsturisko mantojumu. Un Latgales mediju telpa ir vieta, kur tas tiešām notiek un attīstās. Un mums ir visiem spēkiem jācīnās par to, lai šie te mediji Latgalē paliktu un turpinātu darboties. Lai nacionālos un vietējos medijus varētu vērtīs, ir nepieciešams tehniskais nodrošinājums. Mājsaimniecībai laukos tas nozīmē izagodotīs satelītšķēvi vai arī dekoderu. Valsts prioritāte bijusi stiprinot virszemes apraidi. Pagājušā gadā pīrobežā uzbūvēti 2 jauni apraides mosti. Viens no tiem Kroslavas, otrs Viļakas novados. To būvniecība izmaksoja 477 000 eiro. Kā jaunie tūri ietekmējuši vietējo iedzīvotāju mediju patērēšanas paradumus, dodamies noskaidrot skaistas pogostu. Ir redzamība televīzijas kanālam, radio kanālam labāka.
Es pat nezinu, neklausos rādījos tādas. Jūs vietējais no šejienes? Vietējais, jā. Bet to zinat, ka bija pagājuši, kad te tornis atklāts netālu no Skaistas? Ierēņš to radās pat. Aha. Bet pats kādus mēdījus patērējat? Radio vai te mašīna atbraucāt ar mašīnu? Neklausaties radio? Radio es neklausos. Mājās tur klausās Radio 2. Aha. Kā jūs domājat, vajadzēja tādu torni, kā te Skaistā uzlika? Es pat daži nezinu, nevaru atbildēt. Ka man nav. Kā bērnam internets vajadzīgs, ir tas mani atslēgums. Es redzu televizoru, šī kanāli, internets. Ar radio arī tas turns, gan Latvijas Radio 2, gan LR1, gan Krīvu kanālu Domskaja ploščice. Tu nezaklausatās? Nā? Dai vai kanālu. Klausatās tūs kanālus, ko to torņa? Nē. Nā? Nē. Internets ir, YouTube un uz priekšu, nē. Tad visi mēdī internetā? Jā, sanāk, ka jā. Tu vēl ir arī radio kanāli, Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Krīviski arī Domskaja plošķets. Tūs nezaklausatās? Nē, Latvijas Radio 4. 4 klausatās? Jā, 4. Tad tomēr to turņa vīnu kanālu klausatās? Jā, sanāk, ka jā. Ko jūs sakat, vajadzētu to turņi, jo tomēr jau napilnu gadu atpakaļ atklo? Grūti teikt. Personīgi man ir internets, nav reklāmu un nekā, skaties, ko gribi un viss. Man, piemēram, nevajadzēja. Man turnis caur lūgu radzīšu, bet telefons labāk soka strādot, televizors soka labāk strādot, labāk rāda tagad. Tad jūs redzat to īguvumu? Es redzu. Ko jūs arī te pagastā strādājot, ko cilvēki saka uz īles, tas viedoklis nav tik viennozīmīgs? Saku, cik cilvēku tik viedokļu. Ko paša skatāties vai kādus radiokanālus klausāties? Doma laukums 4. Krīviski. Turņi nesen uzcēļa. Jā, es zinu. Verotās kačku? Jā. Kādus verotās kanālus? Es visus. Vairāk sportu. Sportu? Kādus vēl? Первый Балтийский. Pēc tam 7. Latvijas. Tad tomēr to, kas krīviski tas saturs, tā jūs vieglāk krīvu valodā vērtīt? Jā. Aha. Radio? Radio man Alisa Plus no Daugavpili. Kādreiz tur ir pa NTV mir. Kādreiz interesants. Tad es skatos. Tas saturs, kas Latvijā radāts, tas jums pateik vai vajadzētu kaut ko savaidok? Cik es viņu skatos. Vienīgais man patīk Rīga 24 un RTV? Jā. Un šita. Aha. Šitus es skatos. Ko jūs te veikalā klausāties Latvijas rādu? Jā, vot tagad ieslēgta. Lai jau zinātu vismaz ziņas i visu. Te vienu momentu tak nevarējām klausīties radio. Bija viss kaut kas, bet smējamies, ja es visu dienu nostrādāju, kur te es varu ņemt ziņas. Ja gadījumā kāds ārkārtas situācija, tāpat kā ar šito vīrusu. Bet ko tad tas turnis deva? Tad labāk, ka tā praide palika? Jā. Mēs dzirdam. Latvijas otro mēs nedzirdējām. Viņu tā varēja nokirt, varēja nenokirt. Tad jau, kad turnis tā uzreiz. Telefoni sāka labāk uzņemt. Tā kā tas bija vajadzīgs. Ar tiem torņiem, es nezinu, paši torņi varbūt ir, derēs kādam 5G vai vēl kaut kam, varēs kāpt un novērot, kā meža degs vai vēl kaut ko, vai kameras likt. Bet, teiksim, ja iet runa pa virszemes televīziju, tad, manuprāt, vajadzēja mazlietiņ agrāk. Tehniskā apraidīšana un platformas mainās tik strauji, ka šajā brīdī jau, teiksim, attīstīt virszemes televīziju, manuprāt, nav īsti labi. Jo dārgi, tie skatītāji tur pašā pierobežā ļoti maz.
tad izdevīgāk katram iedot labu internetu pieslēgumu, iedot labu uztvērēju, labu monitoru un lai skatās tur. Ja? Manuprāt, finansiāli tas būtu daudz izdevīgāk nekā tur apraidīt visus mežus un laukus ar virzemes televīziju. Nu, ja skatāmies, ka glāze ir pustukša, tad jautājums vietā, kāpēc tas tik darīts tikai tagad. Taču skatoties atkal no gaišās puses, torņi ir uzcelti kopš, ja nemaldos, 2016. gada Rēzeknē darbojas sabiedriskais mēdījis, un valsts arī sāk investēt un sāk īstenot atbalsta programmas un finansēšanas programmas. Līdz ar to kopējā tendence ir pozitīva, un kas arī liecina par to, ka šis jautājums ir valsts dienas kārtībā, un visticamāk arī būs nākotnē dienas kārtībā. Tāpēc kopējā tendence ir pozitīva. Taču, protams, kas ir nepieciešama tālāk padziļināt situācijas izpēti, kas atkal dotu pamatu, teiksim, vai tās ir jaunas programmas, vai arī pielāgot esošās, un katrā gadījumā, lai saprastu rīcības soļus, lai panāktu Latvijas sabiedrības integrāciju. Skaistas īdzīvotāju sacētais apliecināja, ka īdzīvotāji pierobežā labprot klausos Latvijas Radio 4 programmu krīviski un verās Latvijas televīzijas 7. kanāla krīvu programmas. Bet par to, vai attīstīt LTV 7 krīvu satura redakciju, vai taisni pretēji to likvidēt, rīt osas diskusijas, iesaistījušos pat pašvaldības. Bet Ēnārs Dimants, būdams Nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja amatā, ieteica veidot jaunu Latvijas televīzijas kanālu krīvu valodā. Mēs faktiski esam atstājuši, maigi sakot, Putina varā. Putina nevis maigajā, bet baigajā varā. Ja? Šo auditorijas daļu pārāk maz tomēr piedāvājot saturu. Ir viena partija, kura ir pret oriģinālu satura veidošanu krievu valodā. Tā ir Nacionāla apvienība. Nacionāla apvienība ir arī mediju politikas nodaļas pārzinātāji, jo tā ir kultūras ministrijā. Kultūras ministrs mums ir no Nacionālās apvienības. Te ir zināmā veidā, es gribētu teikt, Latvijas politiskās sistēmas vājums, ministra prezidenta lomas arī vājums, salīdzinot, piemēram, ar to pašu Vāciju, kur arī ir parlamentārā demokrātija, bet vadlīniju pilnvaras ir kanclerā. Mums svarīgi saprast, ka Dimanta kungs šobrīd ir aktīvs politiķis, viens no partijas attīstībai par līderiem, kā mēs redzējām no Eiroparlamenta vēlēšanu saraksta. Un, es negribētu komentēt kādus politiskus izteikumus politiķu. Taču, ja mēs runājam par to, ka Daugavpils ir otra lielākā Latvijas pilsēta, tā bez šaubām ir. Un tur, protams, liela daļa iedzīvotāju nelieto, nepārvalda latviešu valodu. Taču es uzskatu, ka gan Latvijas sabiedrības saliedētība notiek uz latviešu valodas bāzes, un šim te saturam bez šaubām ir jābūt latviski. Bet kā tad ir ar Igaunijai, kurai jau ir savs valsts finansēts televīzijas kanāls, kas raida krīviski? Ir vispār zināms, ka šis Igaunijas piemērs ir ārkārtīgi neveiksmīgs. Un šis piemērs rāda, ka šāds kanāls mazākumtautību valodās nav ne pieprasīts, ne dzīvotspējīgs. Un kamēr šī padome atbildēs par sabiedriskajiem mēdījiem, mēs neredzam nekādu iespēju, ka varētu tikt veidots šāda programma sabiedriskajiem mēdījiem, televīzijā, mazākumtautību valodās. Tas, uz ko šobrīd iet sabiedriskajiem mēdījiem, pie kā tiek strādāts pie šīs mazākumtautību multimēdiju platformas, kas tiek veidota internetā, kur ir atbilstoši līdzekļi ieguldīti un tiek uzrunāta ļoti plaša mazākumtautību valodās runājoša auditorija viņu valodā, vienlaikus nodrošinot visu saturu ar subtitrēšanu, palīdzot šiem cilvēkiem apgūt valsts valodu. Un ir pilnīgi skaidrs, ka lineārajā televīzijā šāds mazākumtautības saturs, kā tas ir šobrīd LTV 7, ilgstoši nevar pastāvēt. Un to arī pati Latvijas televīzija savās nākotnes vīzijās ir atzinusi, ka viņi kā prioritāti redz šo mazākumtautību multimēdiju platformas attīstību. Nepilpa padome nav vienīgā, kam būtu ko sacīt itamā vaicojumā. Pirmā 5 gadiem kultūras ministrijas paspornā izveidoja mediju politikas nodaļu. Vaicoja kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājam Kristaram Plešakovam, ko viņš domāja par iespējamu sabiedrisko mediju televīzijas kanālu krīvu valodā.
Vispirms, manuprāt, ir jāturpina tas ceļš, kas ir uzsākts ar apraides jautājumu stiprināšanu, ar preses piegāžu jautājumu, lai iedzīvotājiem būtu maksimāli pieejams jau viss tas saturs, kas šobrīd tiek saražots. Tāpat tās ir Latvijas radio, Rēzeknē darbojās Latvijas radio studija, kas ir darbojās tieši Latgales reģionam tā skaitā. Tā kā tas noteikti ir apsverams un diskutējams jautājums par to, vai ir vajadzīgs atsevišķs mēdījis, kas raidīs Krievu valodā Latgales reģionā. Tas vienmēr atdurās ne tikai pret finansējumu, pamatā pret finansējumu jautājumiem. Jā. Vai pēdējā laikā iztērēto valsts naudā mēdīju atbalstam, dažādākiem mēdījiem, jūsuprāt, ir adekvāta? Vai šai naudas pieeja konkurēt ar kaimiņu valsts milzīgiem resursiem sava mēdīja, savas propagandas ražošanā? Ņemot vērā Krievijas priekšrocību resursu ziņā, kādus viņi spēja ieguldīt propagandas izplatīšanā, mēs nekādā mērā nekad tuvākajā laikā noteikti nespēsim konkurēt ar viņiem tīri apjomu ziņā. Tāpēc mums ir jārīkojas gudrāk. Mums ir nepieciešama konkrēta vīzija, konkrēts rīcības plāns, kā pret to cīnīties, atbilstoši kuram tiktu iztērēti līdzekļi kaut kādu konkrētu mērķu sasniegšanai, respektīvi, lai mūsu pieeja būtu nevis naudu dot visiem, kas piesakās, taču jābūt izmērāmiem rezultātiem, jābūt konkrētiem mērķiem, konkrētiem noteiktiem mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem. Attiecīgi, lai panāk, ka ierobežotie līdzekļi tika izlietot pēc iespējas efektīvāk. Ir atsevišķi pasākumi, kurus kultūras ministrija mērķē tikai arī uz pierobežas reģioniem. Tā piemēram, kopš 2017. gada kultūras ministrijas paspārnē darbojas Mediju atbalsta fonds. Un šo 4 gadu laikā kopumā reģionālo un vietējo mediju atbalstam ir novirzīti ap $1,5 miljonu eiro. Un konkrēti Latgales plānošanas reģionam ir vēl atsevišķas programmas šajā mediju atbalsta fonda ietvaros. Un pēdējo 3 gadu laikā tieši Latgales reģionam ir novirzīti ap 250,000 eiro, lai stiprinātu satura veidošanu tieši šī reģiona medijiem. Un pretendējot uz šo finansējumu, papildu punkti, respektīvi priekšrocība tiek dota tādiem satura veidotājiem, kas veidos saturu latgaliešu valodā. Šobrīd jau no valsts puses ir pasākumi, kas veicina latgaliešu valodas attīstību un informācijas pieejamību latgaliešu valodā. Vai jūs saprot, nav tā, ka Latgales mēdīji varētu pat sacīt, ir poraugu bailīgi pīsaskartīs sensitīvam tēmam? Varbūt tas kaut kur joprojām ir iesakņojis viesturī, ka latgalīši tādi pīticīgi? Es, diemžēl, nepārzinu Latgales mediju telpu tik labi, lai varētu apgalvot par to, vai Latgales mediji ir pārāk bailīgi, lai celt dienas gaismā neērts jautājums. Taču es domāju, tas daļai atduras pie tā, ka ir nepieciešams celt mediju kvalitāti, un arī tieši, lai arī piesaistītu labākus speciālistus. Un tādā veidā tas palīdzētu atbildēt uz šādu jautājumu un nodrošināt kvalitīvu satura klātbūtni medijos. Un pie viena nodarboties arī ar jautājumiem, kas varbūt negūst popularitāti vietējās politiskās aprindās, taču tā ir daļa no žurnālistikas. Viens no mediju uzdevumiem ir pildīt sabiedrības sargsuņa funkciju. Tas sevi ietver uzdevumu uzraudzēt vietējo politiku un pašvaldību darbus. Šādai sadaļai vajag vairāk resursu, laika resursu. Mēs Latgales studijā strādājam kopā ar skaņu cilvēku, ar sociālo teiklu cilvēku, strādāja 8 cilvēki. Un mēs nodrošinām informāciju visiem kanāliem. Tātad mēs taisam katru dienu stostus priekš Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 4, Latvijas Radio 5, mums ir atsevišķas raidījums, un arī citiem mēs taisam katru dienu stostus, un lai to saražotu to apjomu, nodrošinot ar šo apjomu visus kanālus, kas mums ir tā kā
kā saka, sadarbības produkts. Vienkārši pietrūkst dažkārt laika resursa, lai izadziļinotos kaut kādā tēmā nopietnāk. Un tas jau ir jautājums par resursiem, par naudu un par laiku cilvēku resursiem. Vai pietiekoši drusmīgi žurnālisti vai šeit studijā ir gatava tādam lītam? Jā, mums arī ir bijuši tādi drusmīgi jautājumi, un viss ir kārtībā ar žurnālistiem. Tur nav problēma. Problēma jau ir teikt, ka tu jau nevari uz baumām vien balstīt savu jautājumu. Tev jau arī pēc tam vajag apakšā materiālus, pietnīcību, izruptīs cauri kaut kādiem, nezinu, tur dūmju lēmumiem, vēl kaut kam vajag laiku. Kādus riskus jūs šobrīd redzat Latgolā, Pīrobežā, mediju jomā? Es domāju, šobrīd galvenais risks, šobrīd ir divi galvenie riski. Pirmkārt, daļai tas ir finansējuma jautājums, it īpaši attiecībā uz reģionālajiem medijiem. Proti, finansējums ir nepieciešams, lai pirmkārt nodrošinātu šādu mediju eksistēšanu un arī jaunu mediju radīšanu, lai palīdzētu celt medijiem kvalitātes standartus un arī samazinātu risku, ka mediji ir spiesti pazemināt paši savus standartus vai izdabāt kādu interesēm, lai tikai nodrošinātu savu eksistēšanu. Savukārt, ilgtermiņā, es domāju, šeit galvenais, kas ir nepieciešams, tā ir pētniecība par to, kā uzrunāt vietējo auditoriju un kā panākt šīs auditorijas integrāciju valsts sabiedrībā. Līdz ar to tas, zināmā mērā, ir arī valsts strateģiskās komunikācijas jautājums, respektīvi jautājums par to, kā valsts komunicē pat ar saviem iedzīvotājiem, kas skar visciešākajā veidā arī Latvijas austrumu pierobežas iedzīvotājus. Reģionālajiem laikrakstiem traucēja pašvaldību izdevumi, kuri imitē žurnālistiku. Bet reģionālajos radio un televīzijai jau grūtai atšķirt pašvaldību apmaksotu pasūtījumu no neatkarīgas žurnālistikas. Turklāt daudzus medijus ietekmēja arī politiķi. Mediji atrodas pašvaldību vai politisko grupēm kontrolē, faktiski, ko es esmu vērojis. Ir sevišķi Daugavpilī. Ja? Tur aizbraucot, parunājot, tur gan atklāt, protams, nevienmēr uzreiz to, vismaz nepubliski, ja? Nestāstīs, bet tomēr ir skaidrs visiem, un tā ir tā problēma. No vienas puses ir daudzveidība, ja? Bet ir tā sauktie nosacīti oligārku mediju miniatūrā. Ja? Tā, man liekas, tomēr ir zināmā mērā Latgales specifika, un varbūt arī tīpaši pat Daugavpils, ja? Jo, lai kā visu cieņu Lāčplēša kungam, bet es neticu, ka viņš sirdī ir ieinteresēts neatkarīgā medijā. Diemžēl dzīve ir pierādījusi, ka ir pārmērīgs pašvaldību ietekmes īpatsvars uz šiem te vietējiem un reģionāliem elektroniskajiem medijiem, jo viņi jau tur faktiski darbojās kā producentu grupas, būsim jau godīgi. Ar savu apraidi tur praktiski neviena nav, ja? Un tātad šīs te producentu grupas, diemžēl, strādā pēc pasūtījuma, un tā jau vairs īsti tad nav, sacīsim, tāda neatkarīga žurnālistika, ja, ko mēs sagaidītu no sabiedriskā medija. Tā ietekme jau lielākoties, gribētu teikt, ir finansiāli, ja? Ne jau tur kaut kā citādi. Un tāpat ir, zinām, mērā varbūt pašcenzūra, nevis kaut kāds tur diktāts, ja? Šāda, teiksim, mediju politizācija vienmēr ir riskanta situācija. Un es domāju, daļai tas arī var atgriezties pie nepieciešamības nodrošināt vietējiem medijiem finansējumu pieejamību, tieši lai sniegtu medijiem šo iespēju strādāt patstāvīgi un pašiem būt par saviem priekšniekiem, nevis izdabāt kādu interesēm, tikai tāpēc, lai nodrošinātu savu pastāvēšanu, savu eksistēšanu. Raidījumā noskaidrojam ierēdņu, nozares ekspertu un mediju porstoju viedokļi par Pīrobežas mediju telpas specifiku. Devamies uz Pīrobežu, lai klotīņi noskaidrotu iedzīvotāju mediju lietošanas paradumus. Sacinoms, līdz tekus Latvijas medijiem cilvēki diezgan daudz lietā arī mūsu kaimiņu valsts Krīvijas medijus. Vai tas rada kādus riskus, sprīdīt poši. Krīvijas federācija nekur nepazusis. Nekur nepazusis arī Krīvijas mediju telpa. Noksīs ar to sadzīvot. Ko var darāt Latvijā? Latvija var stiprināt mediju apraides kvalitāti un rūpēties par alternatīvu informāciju, kas varētu konkurēt ar Krīvijas medijus dzirdēto un redzēto.
Iespējams, atbildīgajiem īstošam būtu jāpazarūpē ne tikai par radio un televīzijas attīstību, kas ir tradicionālī mediji, bet jāiet laikam leidza, jāpadomāja par mediju saturu internetā. Raidījumā atsaklojās arī citas problēmas pierobežas mediju telpā, proti porlīku liela mediju politizācija, naudas trūkums, satura kvalitāte. To visu darētu novērst. I tas bija raidījumu cikla Pormējis 2. raidījums. Teikamies 3. jau pavisam drēži.